Es esmu bērnu neiroloģis Guntis Rozentāls, strādāju Bērnu Kliniskā universitātes slimnīcā. Mums slimnīcā ir klīnika, ko sauc par Bērnu neiroloģijas un neiroķirurģijas klīniku, un esmu šīs klīnikas neiroloģijas virsārsts. Nākamā lielākā grupa, protams, tā ir epilepsija un viss, kas ir saistīts ar lēkmveidīgiem stāvokļiem. Jo epilepsija izpaudīsies ar lēkmi, kas var būt ar traucētu apziņu vai ar dažādām sajūtām, kā piemēram pēkšņi zipšņi, redzes priekšā, acu priekšā vai dīvainas dzirdes izjūtas vai atsevišķu muskuļu grupu noraustīšanās. Jo tā teikt, tās lielās lēkmes, ko sabiedrība uzskata par epilepsiju, kad cilvēks nokrīt ar kliedzienu, paliek stīvs, sāk raustīties, sakož mēli, kļūst zilgans, tas ir tikai neliels procents. Piemēram, cilvēks noģībst, zaudēs samaņu, arī noraustās viņam nedaudz rokas, kājas, varbūt acis kaut kur pārbolās uz augšu, bet tā nebūs epilepsija. Tas būs ģībonis, bet, lai mēs to pierādītu vai atsijāt, tas mums ļoti liels darbs. Darbs tādā plāksnē, ka šie pacienti ir jāizmeklē. Viņiem pirmkārt jāveic elektroencefalogramma. Maziem bērniem tas jādara miegā, lieliem var nomodā. Mums jāveic noteikti attēlu diagnostika, kas mūsdienās ir viennozīmīgi magnētiskā rezonance. Agrāk mēs veicām kompjūteru tomogrāfiju, bet pēdējos gados tas pierādīts, ka šī metode nav tā labākā, jo tas ir liekas starojums mūsu organismam, kas var izsaukt dažādas nevēlamas slimības. Tad šo kompjūteru tomogrāfiju mēs izmantojam tikai akūtos gadījumos, ja ir runa par kādu galvas smadzeņu traumu, sāsiņojumu, ka tā ir tiešām neatliekams izmeklējums, un magnētiskā rezonance nav pieejama šai mirklī. Tātad šie divi būtiskie izmeklējumi. Atsevišķos gadījumos mums vajag ģenētisks izmeklējums, mums vajag dažādas ģenētiskas skrīninga testus, un jābūt labai galvai un jādomā.